Nu, kā tad iekļaut? Ļoti daudz dzirdu šos te jautājumus, nu kā tad mēs varam iekļaut, finansējuma nav, nekā nav, mums ir klasē ļoti daudz bērnu. Bet te ir viena maza nianse, ka mums ir jāsaprot, ka mēs sevi kā skolotāju, tāpat kā vecāks, kopš bērna piedzimšanas mēs jau parādām, kādi mēs esam kā pieaugušie. Vai mēs esam uzticami, vai uz mums var paļauties, kā mēs reaģējam bērna grūtajos brīžos, kad viņš raud, kad viņam ir dusmu lēkmes, vai mēs sākam uz bērna kliegt, vai mēs sākam bērnu strostēt, lamāt, uzskaitīt visas sliktās rakstura īpašības, salīdzināt ar brāli un māsu, vai nedod Dievs kādu kaimiņu bērnu, kurš ir, redz, labāk uzvedās rotaļu laukumā, viņš tur neņem mantas nost, un tieši tāpat ir klasē. Atceramies, ka UDHS bērni ļoti labi jūta atmosfēru, ļoti labi jūta cilvēkus. Un, ja mēs bērnam jau pirmajā reizē, kad mēs viņu satiekam, parādām, ka mēs esam tas pieaugušais, kuram var uzticēties un uz kuru var paļauties, arī bērns nāks un ienāks klasē jau ar citu attieksmi. Un tas ir tāpat kā mums. Ir radinieki, pie kuriem mēs braucam ar prieku, mēs nevaram sagaidīt tikšanās brīdi, mēs zinām, ka būs forši, ka mēs izrunāsimies, mēs pasmiesimies, mēs varbūt parunāsim par kaut ko nopietnu, bet neviens neaizbrauks mājās ar asarām acīs vai aizvainots. Un tad ir savukārt radinieki vai draugi, par kuriem izdzirdot, tas arī būs tajā pasākumā, Jā, un mēs jau gatavojamies uz kaut ko sliktu. Nu, lūk, mums pieaugušajiem ir izvēle braukt vai nebraukt uz šādu pasākumu, kur ir cilvēki, kur varētu potenciāli mūs aizskart emocionāli, jā. Bet bērnam ejot uz skolu, viņam ir konkrētā klase, konkrētie klases biedri un skolotāji, un viņam izvēles nav. Un tāpēc pieaugušais ir tas, kurš rada šo te drošības saliņu bērnam. Un, ja bērns ienāk klasē un viņš jau redz, ka skolotāja paskatās, atkal viņš ir skolā vai viņa, vai atkal tu neesi izpildījis mājas darbu, vai atkal tu neesi kaut ko paņēmis, un bērns jau ar katru reizi, kad nāk iekšā, viņš jau neapzināti gaida, kad viņam kaut ko aizrādīs. Bet, ja bērns ir guvis pieredzi, ka viņš drīkst kļūdīties un ka skolotāji nedusmosies par katru nieku, viņš nāk uz klasi ar uzticēšanos un ar paļaušanos, ka šeit viņu paslavēs, jā. Te ir atkal runa par šīm ļoti daudzajām negatīvajām piezīmēm, jā. Katrā bērnā ir kaut kas labs. Atceramies, ka ir bērni, kuriem pat nosēdēt solā visu stundu ir panākums. Paslavējam viņu par to. Jā, es saprotu, ka darbs ir ļoti grūts. Es esmu arī bijusi izdegšanā, slēptajā, depresijā, bet tagad, kad es esmu daudz apguvusi, kad es esmu daudz strādājusi ar sevi, es saprotu, ka man nebija šī kapacitāte, un es gāju uz skolu ar milzu gaidām no bērniem, bet es esmu pieaugušais, un es gaidu no bērniem, kuru smadzenes vēl nobriest, kuru emociju regulācija vēl nobriest, kuri pasauli tikai mācās, un mācās no mums pieaugušajiem. Un kā mācīja apzinātībā, kad katrs bērns, kurš ienāk klasē, viņš ienāk ar savu stāstu, es šo saku visu laiku. Un atkārtoju simtiem reižu, jo tā tas arī ir. Mēs nezinām, kas notiek bērnu ģimenē. Jā, mums var likties viņam tie trakie vecāki, viņi tur tikai to un šito. Mēs nezinām, kas notiek katra ģimenē. Tāpat kā mums arī vecāki
nezin, ka skolotājai varbūt vecāks kāds ir slimnīcā vai kāds ir tikko nomiris, vai ģimenē kādas nesaskaņas grūtības vai finansiālas grūtības, ja. Tāpat arī vecākiem būtu jāizdomājās par to, ka skolotājs ir cilvēks, un arī skolotājiem ir jāizdomājas, ka vecāks ir cilvēks, ka varbūt vecāks šo te pēdējo naudiņu, kā saka, sagrabina, lai bērnu apģērbtu vai lai nomaksātu maksājumus. Un te es runāju vairāk par tādu empātiju, jo mēs bieži vien, tas ir tas, ko es esmu novērojis skolā, ka skolotāji vecākus un vecāku skolotājus bieži vien redz kā robotus, kuriem nav savas dzīves, kuriem nav savas ikdienas lietas un problēmas. Mums tādas ir, man tādas, pieņemsim, ir, jebkuram, tā ir ikdiena, tā ir dzīve, un arī jebkuram citam cilvēkam, jā. Nav tā, ka mēs paskatāmies no malas un tiem visiem pārējiem viss ir forši, un es esmu tas viens upuris, šī te upura loma, ka man vienīgiem ir grūti, visiem ir. Un ja mēs skatītos caur šo te cilvēciskuma prizmu, caur sajūtu, caur emociju, mums izpaliktu tik ļoti daudz konfliktu, ka nevis mēs sagaidītu vecāku ar jūsu bērns atkal šodien, šitā pēdējā reize, ja ne, mēs viņu tur izslēgsim, ja ne, jums jāmeklē cita skola, bet ja mēs pajautātu, vai jums mājās viss ir kārtībā, esam novērojuši, ka jūsu bērns ir kļuvis uzviltāks. Šodien mums bija nepatīkama situācija, ka tur, es nezinu, iekaustīja klases biedru. Varbūt jums mājās ir kāds izmaiņas, kāpēc ir šīs agresīvās izpausmes. Un tāpat arī skolotājs var iet pie skolotāju, nevis ar mans bērns ir labs, mans bērns ir perfekts, bet ar jā, es zinu šīs problēmas, kā mēs varētu sadarboties, kā es varu palīdzēt. Varbūt jūs kā skolotājs, kā profesionāls varat man kaut ko ieteikt, jā. Un tā ir tāda mana sapņu, kā saka, izglītības sistēma. Atceramies arī par šiem sensoro jutību bērniem un tam līdzīgi un kairinātājiem. Bet vēl tāds mans aicinājums ir sākoties septembrim saprast, ka mēs pieaugušie esam atšķirīgi un arī bērni. Un sagaidām bērnus ar prieku, ar smaidu, ar atvērtu sirdi, jo tā, man liekas, ir tā esence, jo bērni jūt, vai viņi mums patīk vai nē. Un skanēs tā skarbi, bet mana uztvere ir tāda, un uzskats, ka skolā var strādāt tikai tie, kur tiešām mīl bērnus. Tas ir līdzīgi kā cilvēki, kuri nodarbojas ar brīvprātīgo darbu, viņi dara bez samaksas. Un uzdodiet sev jautājumu, situācijā, ja es būtu nodrošināts, man viss būtu kārtībā, vai es būtu brīvprātīgais darbam skolā. Un te mēs varam izlobīt šo te atbildi. Un es aicinu arī skolas direktorus, vadītājus, arī pirmskolas izglītībās vadītājus, ja mēs redzam, ka kāds kolēģis vai skolotājs ir uz izdegšanas robežas, mēģinām kaut kā samanedžēt viņam šo te brīvo dienu un nekautrējamies arī skolotāji prasīt slimības lapu, ja mēs mentāli nejūtamies labi, tās ir mūsu tiesības. Ja ir kāda fiziskā kaita, mēs to redzam, iesnas, klepus, gripa, vai nedod Dievs tur kaut kas mums salauzts, jā, bet mentālā veselība ir visu pirms vissvarīgākā. Nebaidamies prasīt lapu. Nebaidamies atpūsties, nebaidamies iet pie vadītāja. Un es ceru, ka vadītāji un direktori ir saprotoši. Kolēģi, jebkurš jūsu kolēģis, skolotājs ir jūsu kodoliņš, lai jūsu skola vai bērnu dārzs eksistētu. Un mēģinam menedžēt tā, ka ja viens nevar, ka neuzgrūžam nākamajam strādāt. Es esmu dzirdējis, ka bērnu dārzos nedēļu no vietas nostrādā audzinātāji no 7 rītā līdz 7 vakarā. Tas nav normāli. Mēģinam kaut kā menedžēt ar auklītēm, mainīt maiņas. Taupam savus kolēģus, skolotāji, mums ir zelta vērtēs šobrīd. Un saudzējam arī sevi, nebaidāmies pateikt, ka es esmu noguris, man ir par daudz, es šo maiņu neņemšu, jo es esmu dzirdējis ļoti daudz arī, ka direktori un vadītāji nežēlo savus darbiniekus, un tam tā nevajadzētu būt. Noguris pedagogs, izdedzis pedagogs vai pirmskolā vai skolā
nedrīkst strādāt pie bērniem. Tā ir vardarbība pret bērniem, jo skolotājs, kurš ir izdedzis un pārguris, viņš ir neuzmanīgs, viņš nespēja produktīvi sevi dot bērniem, un to jūt bērni, un bērni kļūst neveldāmi, nepaklausīgi un tā tālāk. Nu jā, tas ir mans tāds domu lidojums, tuvojoties septembrim, saudzējam sevi un pastāvam viens par otru, un neesam viens pret otru. Vadītāji, direktori, esam par saviem darbiniekiem, paralēli arī izprotot vecākus, skolotāji mēģinam izprast vecākus un bērnus, atceramies, ka visi mēs esam cilvēki un bērni tikai mācās dzīvi, un arī vecāki atceramies, ka skolotājiem šis darbiņš arī nav tas pats vieglākais, bet atceramies visu, ko dari ar mīlestību, lai izdodas.